Apmēram 40 līdz 50 klienti, kas kopējā formātā veidoja ap 44 tūkstošiem eiro. Palīdzēja man dubultot peļņu pirmajos 3 mēnešos. 10 000 eiro. Simtiem ieinteresētu cilvēku, jaunu ieinteresētu cilvēku mēnesī. Es vienkārši nebiju gatava tik ļoti lielai atdevējai. Aines, ko mēs palīdzējām sasniegt pirmajā gan mēneša laikā? Jā, dikt vairāk pieteikumus. Pārdevām 36 bērnu nometnes, kas mums ienesa 10 000 eiro. 3 nedēļu laikā ieguvām kopsumā droši vien ap 20 bērniem. Mēneša laikā viņiem ir jau 83. Apmēram 40 līdz 50 klienti, kas kopējā formātā veidoja ap 44 tūkstošiem eiro apgrozījumu. Katru dienu mēs redzam par to, kā mums aug no 15 līdz 30 pasūtījumiem vienā dienā. And it helped us to double the revenue and we are really happy for that. Es vienkārši nebiju gatava tik ļoti lielai atdevējai, tā var teikt. Vienkārši fiziski nebija tam gatava. Un interesants fakts, viens potenciāls pircējs uz auto remontu, servisu darbiem, katrs zvans ir ienesis vismaz 12,6 eiro. Tikai viens zvans ir tik vērts. Ieguldīsim 70 eiro, ieguvums bija 800 eiro. Received 62 leads or inquiries, and after 20 days I have already 3 new clients that are signed up. Mums jau ir pagājušas 2 nedēļas, un šodien esam saņēmuši jau 90 pieteikumus, no kuriem jau ir 3 stabili līgumi. Palīdzēja man dubultot peļņu pirmajos 3 mēnešos. Es apmēram mēnešu pusotru laikā divkāršoju savus ienākumus. Es esmu palielinājusi savu ienākumu apmēram uz pusi. Nopirka tuvu pie 10, bija 15, 16, pat 20 pieteikumi. Pāris dienu laikā pieteicās vairāk kā 50 cilvēki. Pateicoties seniem mēdījiem, īsā laika periodā esmu ieguvusi jaunus pār 150 potenciālos klientus. Буквально за неделю мы увеличили в 2 раза количество учеников в нашей театральной студии. 2 nedēļu laikā pieteicās 31 cilvēks. 10 dienās esam saņēmuši 136 potenciālos pircējus. Šobrīd pieteikušies ir jau 47 cilvēki. Pirmajā naktī, tiešām nakts laikā, es saņēmu 8 pieteikumus. Principā simtiem ieinteresētu cilvēku, jaunu ieinteresētu cilvēku mēnesī. Tas ir reāli cool. Es mums reāli iesaku. Es dabūju jaunus 7 līgumus. Sadarbība ar NJ Media ir radījusi savādāku klientu plūsmu. Mums vēršas klienti ar savu vajadzību, nevis mēs meklējam un hunterojam viņu. Un arī gūt, baudīt augļus, ja? Tātad mūsu līdu skaits strauji pieauga. NJ Media vienmēr ir palīdzējis mums darbā ar sociālajiem tīkliem, tāpatās sniegus vērtīgus padomus mājaslapas efektivizācijai. They helped me create a landing page. They helped me with the Facebook campaign for lead generation. They've created the ad creatives, the text. Palīdzēja attīstīt manu biznesu saistībā ar grāmatvedības pakalpojumiem. Un jau pirmajā tikšanās reizē soli pa solim bija izveidots plāns, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Ātri mums visu vienkārši izpreparēja tā, kas jums tas. Nē, šits nestrādā, vajag savādāk, šitas daudz labāk būs, viss tur tā, un mēs sēžam tādu. Nu labi, laižam! Un kad daudz svarīgāk ir piesaistīt tieši reāls klients, kam vajag to, ko es daru. Un vērsos pie viņiem jau kā pie mārketinga aģentūras, kas izstrādāja man reklāmas kampaņas, vizuāļus, tekstus un daudzus citus risinājumus. Un tāpēc tas risinājums, ko mēs tagad taisījām, bija arī tāds unikāls. Man liekas, Latvijas Tālrunis pirmo reizi webināru taisīja, vai ne? Tieši tā. Un jau pirmajā reizē pieteicās pāri 400 cilvēkiem, kā Iveta teica. Un palīdzēja, kā samazināt Facebook reklāmas izmaksas, kā arī palīdzēja. Sataisīja man reklāmas rullīšus. Informācija līdz klientiem nokļūst ātrāk. Palīdzēja vistiešākajā veidā un ļoti īsā laikā nonākt pie mums vēlamiem rezultātiem. Pirmais efekts bija tāds, ka jau atverot redzot šos pieteikumus kur mēs viņus visus liksim. Bet pusstundas laikā sapratām, ka šis kurs ir tiešām priekš mums. Un šīs lekcijas manam uzņēmumam ļoti palīdzēja
saprast uzņēmuma mērķus, potenciālu un rīcības, kas ir jāizdara, lai šos mērķus sasniegtu. Kopš mēs sākām viņam darboties, mums vispār vairs nav bijusi. Mēs tā kā neesam uztraukušies, vai nav bijusi pat neviena diena, ne sviedri, nekas attiecībā uz reklāmām. Līdz ar to varu pateikt vienu, ka sadarbība ar tavu komandu ir veiksmīga un pārdošanas apjomi ir izauguši. Es teiktu, ka jūs esat ārsti, kas ārstē problēmu. NG Media, tur ir vienkārši fantastisks ceļojums. Tie arī burvji. Tie arī burvji. Un es esmu ļoti, ļoti apmierināta ar to sadarbību. Šodien es esmu ļoti priecīga, ka es varu joprojām saņemt atbalstu, atnākot šeit uz jautājumu atbilžu stundu, un manā tehniskā problēma ir īstenībā izlabota, par to nesamaksājot NG Media ne centu. NG Media spēs jums palīdzēt atrast visefektīvākos risinājumus, kā sasniegt savu gala klientu. Paldies, Super, darbojamies! Special thanks to Nick. Paldies, Nik. Paldies jums. Paldies, super! Noteikti iesaku! Milzīgi paldies Nikam Jansonam. NG Media var ieteikt jebkuram. Ikvienam, ja? Iesakām. Obligāti. Es iesaku, tas ir tā vērts pamēģināt. Paldies puišiem! We definitely recommend them, so that's the right choice.